Sveiki visiem! Ar jums Emīls no FX Finance ar prognozēm tātad uz 18. maiju 11. gadu. Tātad apstīsimies tātad pēc kārtas, kā jau vienmēr to darām, tad ar eiro pret dolāru. Tātad vakar mums tātad cena staigāja flatā, jā, vispār nekādas kustības mums nebija. Jā, mazliet uz augšu, mazliet uz leju, un ar to arī viss beidzās. Bet pa nakti tāda mums bija caurstiens. Un tagad, ko mēs varam gaidīt, būtībā vairs nevis atgriešanos pie šīs te kanālā atbalsta, jā, un pēc tam pirkt, bet vairāk mēs jau varam gaidīt, tātad, kad sasniegs 38. Tātad FIBO līmeni, tad redzam liels izteikts FIBO, tātad, un par cenu 43,71, vai pareizāk 43,70, jā, mēs tad varam iestāties pārdošanās ar mērķiem. Tātad minimālie mērķi mums, protams, ir aptuveni 110 punkti. Maksimālie mērķi, jā, tātad ir aptuveni 250 punkti, jā, 240, 250 punkti. Bet risks šajā situācijā mums arī ir jāizvieto uzreiz, teiksim tā, adekvāts, jā, un tas, protams, ir pirmais, jā, tātad mazākais, ko jūs varat izvietot, tas ir tātad 85 punkti. Jā, nākošais, jā, ko jūs varat izvietot, ir tātad 150 punkti. Un pēdējais, tad visdrošākais, tātad skaitās mums tad ir aptuveni 230 punkti. Bet droši jūs šajā darījumā varat iestāties ar risku tātad 85 punkti, jā, tātad vēl joprojām tad stops ir paslēpts, jā, tātad aiz šīs te līnijas un aiz šīs te virsotnes. Jā, bet iestāšanās darījumā notiek no 38. fibas. Tāpēc pat, ja jūs izvietojat mazāko risku, tad 85 punkti, vienalga jūsu minimālais mērķis ir lielāks, tad 110 punkti. Jā, tad maksimālais mērķis jums tad ir aptuveni 250 punkti tajās robežās. Tāpēc iestāšanās darījumā no 43,70, risks 85 punkti un mērķis ir 110 punkti. Tad tas ir standarta darījums, jā, vai jūs gribat lielāku stopu, vai jūs gribat mazāku stopu, tas ir brīvi jūsu izvēle, bet tātad signāls, jā, mums ir uz pēc šādiem parametriem 85 risks, 110 tātad mērķis un iestāšanās darījumā 43,70. Tātad tas ir par eiro pret dolāru. Nākošais, tad skatīsimies dolārs pret kanādu. Tātad gaidījām viņu, ka viņš nokritīsies mums līdz atbalstam, bet tas nenotika, jā, viņš arī pakāpās vēl uz augšu, bet tagad jau redzam, jā, veidojas šī te korekcija. Un tad šeit mums izveidojas iestādāt tāds diapazons, no kura mēs varam pirkt. Un tātad diapazons ir par cenu no 96,90 līdz 96,80. Tas ir diapazons, kurā mēs varam izvietot mūsu pirkšanas. Tātad pirmais, jā, ir 96,90. Kad jūs varat iestāties, tad risks ir aptuveni 85 punkti, mērķis ir aptuveni 100 punkti. Tāpēc arī varat piefiksēt uzreiz 96,90 iestāšanās darījumā, 100 punkti risks, 100 punkti ir mērķis un 85 punkti ir tātad risks. Tātad šis te ir darījums uz dolārs pret Kanādu. Jā, tātad vairāk arī nekas cits izteikts mums šeit nav saskatāms. Tālāk, tad dolārs pret franku. Tātad šeit mēs gaidījām arī, ka caursīs šo te tātad līmeni, bet viņš tātad vakar netika caursists. Viņš atgriezās pie šī kanāla un nokrita, bet mēs šeit nepārdevām par cik caurstiens bija pārāk, teiksim, tā niecīgs. Lai mēs varētu iestāties šajā darījumā, šeit mums bija mazliet vairāk nekā 30 punkti nekļūdos. Jā, tad 31 punkti, bišķi pa maz ir, tāpēc mēs šo te darījumu izlaidām, par cik tas būtu pārāk agresīvi. Bet tagad, beidzot, mums, teiksim, tā veidojas neliels caurstiens, lai gan viņš vēl te nav izveidojies. Jā, mums, ja gadījumā, tad tiks caursists līmenis, tātad 88,15. Jā, tad pie atgriešanās mēs varēsim atvērt pārdošanas darījumu ar mērķiem līdz zemākai slēgšanās cenai un ar risku virs iepriekšējās virsotnes. Ja. Nu, tas būtu tātad uz dolārs pret franku, ko mēs tātad varam gaidīt. Ja. Nekas cits vairs izteikts jau dolāru franku mums tātad nav pieejams. Un vienīgais, ko mēs vēl varam izdarīt, ir, protams, uzzīmēt šo te fibu. Jā, bet nu, ņemiet vērā, ka šeit viņa tik caursistējā 38. līmenis, un tad mums viņa ir jāzīmē jau ļoti niecīga šajā te mazajā kritumā. Te jau ir jāslēdzā mazāki grafiki, un tur viņi jāskatās. Bet, nu, teiksim tā, pie tā mēs nepieskarsimies. Labi, tātad tas ir dolārs franks. Gaidam īstu caurstienu,
pieatgriešanās 88,15 pārdodam, risks ir tātad par cenu jāizvieto 88,90 un mērķis būs zemākā slēgšanās cena, tātad caurstiena dziļums. Tālāk, Austrālijas dolārs. Tātad šeit mēs arī tāpatās gaidījām, kad viņš tātad caursitīs beidzot šo te līniju, tad pa nakti viņš to tad mums arī izdarīja. Un ko mēs varam izdarīt, tātad pie atgriešanās pie šī līmeņa mēs varam jau atvērt pirkumus, ja, par cik caurstiens šeit ir pietiekoši liels, tātad 50 punkti, tātad pirkumi ir par cenu 0,600, mērķis ir 50 punkti, un runājot par risku, tātad šeit, nu teiksim tā, mēs varam uzzīmēt, jā, FIBu, šādu te. Tā būs stundas grafika FIBA, jā, varam mazlietiņ pārslēgties un pievērsties viņai, jā, uz mazāku periodu. Jā, tad stundas FIBA iestāšanās darījumā, kā redzam, sakrīt ar 38. līmeni, jā, tad par 0,600. Un risku mēs izvietojam, tādās pateikšu precīzi, tātad risks mums ir 45 punkti. Un mērķis mums ir tātad aptuveni 60 punkti. 50 punkti būtu konservatīvāk. Tad 50 līdz 60 punktiem ir mērķis un 45 punkti ir tātad risks. Jā, tātad to jūs brīvi varat izvēlēties pēc 4 stundu grafika. Mērķis ir 50 punkti un risks ir 45 punkti. Nu, tas tātad ir Austrālijas dolāram. Jā, tad pirkumi no šīs te pozīcijas. Protams, jā, jūs varat mērķēt arī augstāk, bet, nu, teiksim tā, pagaidām uz to pārāk nepievēršamies, jā. Ja jums atverās darījums, ko jūs vienmēr varat darīt, tad, kad tiek sasniegti pirmie mērķi, ja jūs negribat fiksēt savu darījumu, ko jūs varat izdarīt, ir stopu pārlikt par nulēm, bet tikai tad, ja ir sasniegti mērķi. Nevis tad, kad cena ir pakāpusies, jums vajadzīgā virzienā 10 vai 15 punktus. Jā, tad sagaidām mērķus, ja gribam vairāk nopelnīt, liekam stopu par nulēm un gaidām, vai viņš ies tālāk vai neies. Ja neies, nokritīsies, būsim izgājuši par nulēm, jā, tad darījums aizklapēsies. Bet, nu redziet, jāmēģina tomēr ir savākt pēc iespējas vairāk šos te pozitīvos darījumus, nevis tirgot un, teiksim tā, visus vērts iet par nulēm. Tāpēc labāk ir pieturēties pie standarta mērķiem. Ja? Labi, tātad nākošais mums tad ir Jaunzēlandes dolārs. Tātad šeit mums, kad tas mums bija, ja es nekļūdos pirmdien, tātad mēs šeit pārdevām, jā, un tikai vakar tika sasniegti mūsu mērķi. Jā, tad cena nokritās savus 65 punktus, kurus mēs tātad nofiksējām un tātad nopelnījām. Un tagad tie, kas gribēja, protams, nopelnīt vairāk, jā, tiem žēl ir pa nulēm tagad. Bet tie, kas attiecīgi pieturējās pie signāla dotā, tie tātad 65 punktus ir tātad nopelnījuši. Un tāpatās mēs vakar arī gaidījām, ka tiks caursist šis līmenis, tad beidzot viņu arī caurst, kā redzam, šeit ir arī īsts caurstiens, jā, tātad mazliet vairāk nekā 50 punkti. Un tātad tagad par cenu 78,38, nepareizāk būtu 78,40, mēs varam iestāties pirkumos. Ar mērķiem, tātad 50 punkti un risku. Tātad šajā gadījumā, ja mums būs mazliet lielāks, par cik mēs šeit nevaram uzzīmēt, augšpiešu FIBu, ja mēs apstīsimies stundas grafikā, tad redzam šādu te ēnu, kas visu to mums tātad izbojā. Tāpēc šajā gadījumā mēs, tā kā uz Austrālijas dolāra, mazu risku izvietot nevaram. Bet tātad, ko mēs varam izdarīt, jā, tad uzlikt mērķi 50 punktus un uzlikt stopu, tātad 85 punkti. Lai gan stops ir lielāks nekā, teiksim tā, mērķis, bet, nu, darījums, teiksim tā, no tā nemainās. Tā ir tikai un jūsu brīva izvēle, vai jūs viņā iestājāties vai nē, bet neaizmirstam tātad līdzekļu pārvaldīšanas likumus, jā, ka jāizvēlas darījumi, kur nav īpaši saskatāms, jā, šī starpība, ka stops ir lielāks nekā profits. Jā, tā ilgtermiņā tas var nest zaudējumus.
Nu tā, tad būtībā tās ir arī visas prognozes uz 18. maiju, tad 11. gadu. Neaizmirstam tātad visu šo te sīkāk apstīties tātad FXF mājaslapā, sadaļā fórums. Tur viss ir parādīts, paskaidrots, uzrakstīts, pa kādām cenām mēs kur iestājamies, kādi ir mērķi, kādi ir riski. Jā, tad, lai jums arī teikšu, tā būtu arī pēc tam, kur ieskatīties un smalkāk to visu redzēt. Tad ar to arī es atvados, tātad paldies par uzmanību, jau līdz rītdienai. Veiksmīga tirdzniecība!